Elija Asniņa ir 16 gadus jauna meitene, kura jau gandrīz 3 gadus ikdienu pavada ratiņkrēslā. 2023. gada 15. jūnijā viņa neveiksmīgi ielaica ūdenī. Liktenīgo dienu viņa atceras spilgti. Mēs ar draugiem, 2 un Omi devāmies uz ezeru peldēties, un Omai bija līdz 2 suņi. Bija diezgan karsta diena, un tad mēs domājām, iesim peldēties uz ezeru, lai suņi arī papeldās, un mēs arī pie reizes. Tur bija tāda forša, mājīga laipiņa, un mēs tur lecām, un kā mēs jau taisījāmies iet atpakaļ uz mājām. Bija tā, ka es gribēju vēl pēdējo reizi ielikt, un es pateicu, vēl pēdējo reizi ielikšu, un tad mēs varam iet. Un tā bija tā pēdējā reize. Visticamāk, man kāja paslīdēja, ielicu seklākā vietā. Un bija tā, ka viens draugs bija diezgan dziļi aizpeldējis, un otrs bija jau pārģērbies, tur ģērbās krastā. Oma bija aizgājusi tur kaut kur ap stūri un neredzēju. Es sāku slīgt, un es tam draugam teicu, lai viņš palīdz, cik vien varēju. Nezinu, vai tas kaut kā līdzēja vai nē, bet viņš tā skatījās uz manīm, ko vajag. Bet es saucu palīgā, un tad Omi ieraudzīja, ka es slīkstu. Viņa ieskrēja, palīdzēja man izvilkt ārā. Mēs sagaidījām visu ātro palīdzību, kopā iecēla ātrajā palīdzības mašīnā un aizvedu uz slimnīcu. Tālāk tik skaidri neatceros, bet pašu notikumu ļoti labi atceros. Viņai tika konstatēts, ka kakla skriemeju lūzums ir nobīdus centrālās nervu sistēmas bojājumu. Pēc slimnīcas Elija 3 mēnešus pavadīja rehabilitācijas centrā Vaiveros. Kopš traumas daudz kas ir mainījies, taču Elija ir pierādījums tam, ka arī pēc smagiem pārbaudījumiem ir iespējams atrast spēku un turpināt. Kad es Vaiveros nonācu, mums arī teica, ka pāršā visiem standarta pārāzes ir, kad tu pasaki pēdējo reizi vai tulītās, tad tās arī bieži vien ir tās pēdējās reizes, un tad cilvēki nonāk tajās situācijās. Bet labāk tā nekad neteikt. Kad atgriezos mājās, bija tik forši atgriezties mājās. Bija māsa, brālis, bijām ierīkojuši lejā istabu, kur es guļu. Un bija daudz mājīgāk, varēju vismaz ar visiem kopā vakarā filmas skatīties un būt mājās daudz labāk nekā rehabilitācijas centrā. Kāds bija tas periods rehabilitācijas centrā? Diezgan smags, bet es diezgan daudz arī gulēju, tad daudz ko arī neatceros, bet tāds nebija diezko interesants priekš manīm. Daudz, kas mainījās. Sākumā bija tāds pirmās reizes, kad mēs gājām, kad nekas nebūs interesanti un ka būs viss daudz savādāk. Cilvēka attieksme būs savādāk, bet, ja tu esi pozitīvs, tad cilvēki arī skatās tiem pozitīvi. Varbūt kāds pastīsies tiem negatīvi, bet viņam tāpatās pasmaidīs. Viņš tev pasmaidīs pretī, jo viņš būs spiests pasmaidīt. Bet tā attieksme bija daudz savādāk. Man skatījums uz pasauli pēc tam bija arī pamainījās. Daudz saka, ka daudz kas nav iespējams, bet tā nav. Šobrīd Elijas ikdiena ir piepildīta ar dažādiem notikumiem, un lielu lomu viņas dzīvē ieņem sports. Elija ir ratiņkairlinga sportiste, kura šogad piedzīvoja debiju un pārstāvēja Latviju paraolimpiskajās spēlēs, esot jaunākā meitene komandā. Paralēli es spēlēju ratiņkairlingu un biju uz paraolimpiskajām spēlēm, bet ikdienā māja, skola, mazliet atpūšos, reizēm ir treniņi, uz Kernehali braucu, tad braucu mājās, pamācos un tad eju gulēt. Bija tā, kad bija vasaras paralimpiskā diena, kur Siguldā visādi sporta veids varēja izmēģināt, un tur bija kērlings vasaras sportā saveidots. Un tad tur bija treneris, viņš tāds, nāc pamēģini tur uz vietas, kā ies, un tā, pamēģināja pāris reizes izmet tur, viņš tā, ka to ritīgi labi sanāk, nāc pamēģini septembrī uz sezonu, kā būs īstajā hallē. Pirmās reizes bija tādas, grūti gāja, bet redzēju, ka ir iespēja, ka var aiziet augstākā līmenī, un tad es lēnām ar treneri sāku trenēties. Bija tā nepierasti, bet pirmais, kas visvairāk iepatikās, bija tas svaigais gaiss tajā Kernehallē. Vēss bija, bet bija patīkami.
Un tad sāku trenēties, un bija tā, ka treneris bija beigās aizņemts, un tad tētis pārņēma treneru stafeti, jo viņš bija iegājis tajā sporta veidā vairāk nekā es tajā brīdī, un tad viņš tā vairāk sāka man pasniegt to kērlingu. Līdz kamēr ieraudzīja lielās komandas izlases treneris, ka jā, man ir ķēriens un ka varētu ņemt lielajā komandā, un tad jau šo sezonu viss sanāca. Es uzzināju 2025. gadā vasaras sākumā, kad ir 90% iespēja, ka es braukšu Paralimpiskajām spēlēm ar lielo komandu. Un bija tāds, varētu būt interesanti, bet tomēr tur ir tie 10%, ka es nebraucu un tā. Bet mērķis bija tas, tad, kad pateicu, tad bija mērķis braukt Paralimpiskajām spēlēm, bet pirms tam es vispār nebiju domājis, ka kaut kas tāds ir. Un kad es varētu tur piedalīties. Tā ir 7. vieta pasaulē. Ko jūs gribat no mums? Mēs tikām uz Olimpiskajām spēlēm. Ko vairāk vēl var gribēt? Elijas lielākais atbalsts noteikti ir viņas superkomanda, ģimene, ar kuru tiek daudz ceļots un draugi. Savukārt Omas dāvinātais sunītis ir uzticams sabiedrotais un papildu motivācija meitenes ikdienā. Noteikti vecāki, brālis, māsa un arī suns. Pēc traumas es atgriezos mājās un mums Omei daudz suņi, ļoti daudz. Un tad viņi tādu kā dāvanu izdomāja nopirkt man suni. Viņi ļāva izvēlēties, kādu šķirni es gribu un kuru es gribu. Un tad, laikam, pēc kādiem 6, 7 mēnešiem man Ome nopirka sunīti, Hondu, saistībā ar traumu atbalstošu sunīti. Mēs diezgan bieži sākām iet arī vakaros staigāties pirms gulētiešanas. Un tas bija tāda motivācija, ka jāiet ar Hondu staigāties. Mēs diezgan daudz braucām ceļojumos, un mēs braucām uz tādām valstīm, kuras nav aprīkotas. Tiešām 10% no valsts ir aprīkota, un tas pārsvarā ir galvaspilsētās. Mums patīk tādas, mēs nevaram nosēdēt vienā vietā ilgi, un tad mums arī tētim patīk plānot, un viņam mērķis ir ceļojuma laikā mēģināt būt pa to visu valsti apbraukāt. Un tad tur ir tādi neaprīkoti vienkārši stāvs kalns, kurā es pat ar ratiem nevaru uzbraukt, pat stumjot grūti ir, un tad tētis dabūna man ņemt pičfaunā un nest tas visādām vietām. Domājot par nākotnes plāniem, Elija ir mērķtiecīga, un runājot ar viņu šķiet, ka nekas nav neiespējams. Viņas drosme un apņēmība ir patiesi apbrīnojama. Elija dalās arī pirmajās sajūtās nonākot ratiņkrēslā, atzīstot, ka sākumā to neaptvēra. Turpināšu kērlingu, cik nu vēl gribēšu. Vēlos arī mēģināt citas sporta veidus pamēģināt un iet profesionālā līmenī, jo es zinu, tas ir iespējams. Un diezgan daudz laiks vēl ar tom, jo esmu jauna. Un es pieļauju, tās iespējas pavērsies varā, un tad varēs mēģināt un iet lielākiem mērķiem. Pirmās sajūtas bija, es pat īsti neaptveru, ka kaut kas tāds manim noticis un tā. Un es to aptveru tikai varbūt pēc 2 gadiem, kad man jau tā trauma, kad jā, es šobrīd būšu ratiņkrēslā, un kad es tāda būšu. Bet jā, sākumā es vispār neaptveru, jo cik es zinu, daudz jauniešu to neaptver to, ka viņi ir ratiņkrēslā, viņi to pēc neuztver tik nopietni. Un man arī tā bija. Esmu jau salīdzinoši pieradusi pie tā, daudz savādāk. Bišķiņ grūti. Sākumā es godīgi pati neaptvēru, vairāk vecāki to saprata, kas notiek un tā. Bet es to pēc ilgāka laika aptvēru, bet viņi bija tie, kas uzspieda, ka jābūt uz visiem rehabilitācijas centriem un jāmēģina pēc iespējas vairāk trenēties, kačāties un tad jau cerībā ar staigāšanu un tad jau skatīties, kas tālāk notiek. Un tad, tie pamatprocesi sākumā mums bija uzsvars uz pirkstiem, uz roku darbību, lai es varu pafunkcionēt normāli rokām, pati daudz ko izdarīt. Tad tālāk mēs sākām ar līdzsvaru, un tas bija ļoti grūts, jo visu laiku tad tikai ģīboņa veidā visādi nāca virsū, un tad bija diezgan grūti. Un un tad pēc tā nosēdēt ratos, tas jau bija tāds kad es jau 2 stundas varu nosēdēt, 3, un tagad jau visu dienu varu nosēdēt.
tāds diezgan tālu esmu tikusi ar to. Un tad tā patīkam pašai vismaz nedomāt, nav jāstraucās, ka ir jāatpūšās un jāpaņem pauzes, guras pozās, un tad vismaz var visu dienu nosēdēt ratos, un ka es varu diezgan daudz izdarīt pat ar savām rokām un pirkstiem. Vai es staigāšu vai nē? Galvenais, lai es dzīva esmu. Elijas māma, kur ikdienā daudz ir līdzās meitenei un tētis, kurš mēdz Eliju nesēt uz rokām, ir liels motivācijas avots. Ģimene viens otru stiprina un kopā palīdz sasniegt nospraustos mērķus. Operācija ilga 4 stundas. Mēs sapratām, ka mēs neko nevaram darīt, tikai lūgt. Mēs prasījām visapkārt, lai lūdz, jo paši esam bezspēcīgi, tā sajūta, ka mēs neko nevaram izdarīt. Ilgs laiks, līdz atnāca ārsts, pateica, ka operācija bija salīdzinoši veiksmīga, viss kārtībā, izdarīja visu, ko varēja. Tiešām pasakam paldies tiem ārstiem, kas bija, un komandai vienreizēji. Bija saruna ar ārstu, un mēs prasījām, cik nopietni kas un kā. 3 varianti. Vai paliek guļoši uz visu dzīvi, kopjama. Otrs variants, kad ir kaut kur vidēji, un 3. variants, kad varbūt pat staigā. To nezina neviens. Līdz ar to mēs to visu nepieņēmām. Mēs ticējām un paļāvāmies, kad Dievs viņu izvedīs, un ir brīnums ar to stāvokli, kas ir tagad, un ar visiem panākumiem, kas ir viņas dzīvē. Tikai neapstāties, iet uz priekšu, ticēt tam labākajam un pēc iespējas visu darīt, lai gūtu to labāko rezultātu. Visu šo rehabilitācijas laikus un slimnīcā mēs bijām blakus. Bija noguruma brīži un emocionāli un garīgi. Mēs teicām, ka viss būs labi, vienalga kā, bet būs labi. Mēs tieksimies, mēs iesim, mēs ticam, mēs paļaujamies. Un tā arī bija. Par katru mazo uzvaru mēs tikai priecājāmies, par katru pirkstiņa pakustināšanu mēs priecājāmies un ticējām, ka ar to nebeigsies. Un tā arī bija, tas pierādījās. Vajadzēja visu no nulles sākt, turēt karotu rokās, ēst, apģērbties. Tas viss bija jauns. Nebija viegli, bet tāpat laikā par to katru uzvaru, par katru cēlienu uz augšu mēs tikai pateicāmies un zinājām, ka ar to nebeigsies. Ir reizes, kad jānes uz rokām. Ir tā, ka ir mērķi, kurus gribas sasniegt arī, lai kāda situācija ir šobrīd, tāda ir, visur viņa pati nevar iziet, tad ir spiests, gribas redzēt, kad jūs kāpt augstākajā kalnā, gribas redzēt tālāko punktu, negribas uz kaut kādu konkrētu vietu aizbraukt un apstāties, nevaram mēs tur aiziet, gribas aiziet tur un redzēt. Nav varianti, jāņem rokās, tad ir. Sporta panākumi ir ļoti labi, teiktu tā, ka ir labi, visu laiku ir vēl kur tiekties, bet strādājam pie tā. Es teiktu, ka individuāli treniņi, komandas treniņi, visi ir ar rezultātu šim tas, kad daudz neatlaidīgi treniņi un rezultāts ir acīm redzams uzreiz. Stimuls ir tētis. Tētis saka, ir jādara, ir jābrauc, ir jāmēģina, nevaram neko nedarīt, viņai vajag staigāt, viņai vajag iekarot pasauli, redzēt pasauli, mācīties. Un ja tētis saka, tas ir jādara, un mēs kā ģimene atbalstam un piekrītam, un tad ir tie augļi. Nevar teikt, ka nolaižas rokas, laikam nenolaižas rokas. Ir grūti, bet vienmēr atrodam veidu. Atrodam risinājumu, kā atrisināt šīs problēmas. Ģimene mūsu ir ļoti šis viss notikums saliedējis, mainījis un apkārtējos arī cilvēkus. Tas tikai stiprināja mūs kā ģimeni, visus apkārtējos cilvēkus. Zinu, kad arī iedvesmo Eliju citus, tā kā tikai pateicīgi un iet uz priekšu. Vārdu spēkam arī ir liela nozīme, un mēs jau viņai sakam arī, kad kustība kājās nebija,
Mēs teicām, ja tu mēģināsi un gribēsi un atradīsi veidus, tad tas notiksies un tas parādījās un ir. Dzīve neapstājās, iet uz priekšu, vienalga kādā situācijā katrs būtu, bet ka ir apkārt daudz cilvēki, kas atbalsta un iedrošina, un viņi arī var būt tas cilvēks, kas var iedrošināt citus. Visi domā, ka esmu traka. Tā arī ir. Jo es tagad nevaru sagaidīt, ka man būs 18. Visticamāk, pirmā lieta, ko es darīšu, būs ar izplatni mēģināšu. Un vai kaut ko tādu ekstrēmu gribās izdarīt. Trauma drīzāk man uztaisīja bezbailīgu nekā bailīgu. Nu, Elija savu dzīvi nevar iedomāties bez sporta. Ar savu neatlaidību, drosmi un dzīvesprieku viņa ir iedvesme citiem nepadoties un uzdrīkstēties. Ja es nebūtu atradusi kērlingu, es būtu atradusi citu sporta veidu, jo visu dienu mājās sēdēt nav reāli, nav forši. It sevišķi, ja ģimene ir aktīva, mēs praktiski brīvdienas varbūt reizi mēnesī paliekam mājās. Tas tā bišķiņ dīvaini ir, bet mēs gadījumā kādas brīvdienas pavadām ārpus mājām un visādos pasākumos. Visu kaut kur tēvs ir tas, kurš piesakās pie visu, un mēs esam tie, kas iet viņam līdzi. Noteikti sports nebūtu tā, ka es bez viņa nevarētu dzīvot. Un, tā ir diezgan liela nozīme man. Vājāks nepaliks tajā sportā, tikai stiprāks būšu labumu no tā. Staigāt, jā, varētu. Bet esmu šobrīd apmierināta. Gluži nē, bet es zinu, ka es varētu staigāt, man ir potenciāls un nav baigi daudz jācīnās vairs. Gandrīz esmu pie tā mērķa, bet tomēr jācīnās diezgan daudz ir. Bet esmu pieņēmusi to situāciju, kurā es esmu. Šobrīd ir tā, ka parasti pēc traumas ir tā, ka tur ir labie brīži, un tad reizēm tu iesprūst uz vienu punktu un tā. Šobrīd man tas iet pa vienu līniju. Nekas nemainās šobrīd dzīvē ar staigāšanu un ar veselību. Galvenais, lai nepaliek sliktāk. Nesaki nē, pirms neesi pamēģinājis. Tas būs tāds vissvarīgākais. Un vienalga, ko tie citi jaunieši domās par tevi, pamēģini. Labi, viņi pastīsies tevi un padomās kaut ko sliktu. Tev jau nav jāuztver tas, ko viņi domā. Galvenais svarīgi tas pats, ko tu pats domā, nevis ko citi domā.